Šoreiz raidījumā stāstīsim par Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līderu programmas atbalstu guvušajiem projektiem, kas realizēti Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados. Kopš 2009. gada Ziemeļlatgalē projektu īstenošanu koordinē biedrība Balvu rajona partnerība, un tās teritorijā līdz šim atbalstīts 191 līderu programmas projekts. Šoreiz parādīsim, kā līderu programmas atbalstu izmantojuši Balvu un Viļakas novadu uzņēmēji, uzlabojot darba un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Iespēja pieteikties lauku attīstības līderu programmai tiek sniegta arī uzņēmējiem, lai veicinātu izaugsmi un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Nauris Pomers ir viens no šiem cilvēkiem, kas īstenojas atbalsta programmas sniegtās iespējas. Nauris jau 4. paudzē ir galvnieks, un savu galvniecību atvērs pirms 4 gadiem. Līdz šim strādāts uz vecām un nokalpojušām iekārtām, tāpēc nolemts par jaunu iekārtu iegādi. Jau var redzēt, ka visi tie darbgaldi jau, šis darbgalds ir 52. gada ražojums. Tā kā, ir tomēr 21. gadsimts un tā kvalitāte nav tāda, kādai būtu jābūt mūsdienās. Jo klienti ir ļoti prasīgi un tur vajag būt tā, ka galvniecībā jābūt ir nevis milimetra robeža, bet 100 milimetras robeža. Un tā kā uz veciem darbgaldiem tomēr to kvalitāti mēs nevaram sasniegt. Ražošanas paplašināšanai un kvalitātes uzlabošanai par līderu programmas sniegto līdzfinansējumu tika iegādāts mūsdienīgs kombinētais darba galds. Tas nodrošina gan taisnojamās, gan biezuma ēveles funkciju, kā arī pilda frēzmašīnas un formāta zāģa iespējas. Principā tas ir domāts darbgalds maziem uzņēmumiem, kuriem ir mazas telpas, lai ļoti telpas nepārbāstu, viss ir vienu vietu. Principā tu vari uzsākt kaut kādu savu darbību ar šādu vienu darbgaldu. Tev principā neko nevajag. Galvenie nosacījumi iegādājoties darba galdu bija, lai tas ir praktisks un kompakts, jo vienlaicīgi pildot 4 dažādas funkcijas, tas neaizņem daudz vietas telpā. Tā kā mūsu telpas ir maziņas, salīdzinoši maziņas, un tāpēc mēs arī tādu izdomājām, ka mums tas tā kā noderētu šeit tieši. Protams, ir arī vēl vecie darbgaldi, bet arī tā kā domājam uz nākotni rakstīt vēl jaunus projektus un visu, teiksim, tā kā, likt jaunas iekārtas. Tā. Piesakoties līderu programmas atbalstam, tas bija pirmais Naura rakstītais projekts, tāpēc līdz vēlamās iekārtas realizācijai nācās krietni nopūlēties. Bija grūti, jo pirmais projekts mums neizgāja, tad kā jau vienu momentu jau tā kā atmetām ar roku, ka tāpatās mums nesanāks, bet tad ņēma un sanāca. Ļoti esam laimīgi. Uzņēmuma vadītājs uzsver, ka bez līderu līdzfinansējuma nebūtu iespējams šo iekārtu nopirkt. Naurim, kā individuālajam komersantam, līderu programma sniedz 60% atbalstu vēlamās iekārtas iegādēji. Tādas naudas nebūtu. Vienīgais, ja ņemt kredītus uz 5-10 gadiem, teiksim, tad vienīgais, jā. Tā kā bez tā mēs nepirktu tos bez tā. Sijā Kalnenami ar guļbaļķu ēku ražošanu nodarbojas jau vairākus gadus, un lielāko daļu produkcijas viņi eksportē uz Skandināvijas valstīm. Un, lai pātrinātu uzņēmumam attīstību, 2013. gadā viņi nolēma pieteikties Eiropas Savienības lauku fonda līderu programmā, konkurētspējas uzlabošanai un pakalpojumu dažādošanai. Uzņēmumā īstenoti 2 līderu projekti. Pirmajā projektā vienam no rūpniecības cehiem tika uzklāts jauns ēkas jumts. Vajadzība pēc jauna jumta radās, jo iepriekšējais savu funkciju vairs nepildīja. Tādējādi tika bojātas ēkas iekštelpas, materiāli un arī darbiniekiem tādās telpās nav patīkami uzturēties. Šai ēkai mēs par šo projektu uzlikām jaunu jumtu. Jo mums iepriekš tecēja visu, nevarēja sakārtot ne elektroinstalāciju nekā, jo visas sienas bija slapjas visu laiku. Un pateicoties šim projektam, mēs varam turpināt savu darbību veiksmīgi, varam turēt materiālus sausumā, strādniekiem arī netiek virs galvas. Jumts bija vitāli nepieciešams uzņēmuma pastāvēšanai, jo zem tā tiek glabāti nepieciešamie materiāli un komplektētas guļbaļķu ēkas, kurām mitrums ir kaitīgs pirmapstrādes procesā. Kā atklāja uzņēmuma pārstāvis, pēc jauna jumta uzlikšanas tagad ir iespēja domāt par turpmāko attīstību, tāpu labiekārtošanu un darba vides sakārtošanu. Taču projekta rakstīšanā viņi konsultējās ar speciālistiem. Mēs konsultējāmies ar cilvēkiem, kas to ir darījuši, un lielāko daļu darba uzticējām citiem, jo pašiem bija jādara citi darbi.
pašiem laika īsti to visu izpētīt nav. Iespēja pieteikties līderu finansiālajam atbalstam ir liels ieguvums uzņēmuma attīstībā, jo bez tā būtu jāmeklē citas iespējas, kas iespējams kavētu izaugsmi. Droši vien tikai ņemot kredītu, kas ļoti noslogotu un bremzētu mūsu darbību. Soli pa solim tika izvērtētas nākamās prioritātes un tika nolemts, ka nepieciešams jauns darba galds koka detaļu apstrādei. Par līdzfinansējuma naudu tika iegādāts formātzāģis ar skaidu nosūcēju, gaisa kompresors un krāsošanas pistole koka detaļu apstrādei. Ir tādi vecāki darba galdi, uz kuriem strādāt ir grūti, un iegūt kaut kādu precizitāti arī ir grūti. Tāpēc izlēmām izmantot izdevību un iegādājāmies arī šo darba galdu. Darba galdi jauni un labi ir nepieciešami visu laiku. Varbūt viņi arī neizmanto katru dienu, bet ir kaut kādi produkti, kas jāražo, tad viņš ir vajadzīgs. Izmantojot Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līderu programmas atbalstu, ir iespējams ātrākā laika posmā iegūt nepieciešamās lietas attīstības veicināšanā. Balvos ir apņēmīgi cilvēki, kas savu uzņēmumu izaugsmei aktīvi izmanto Eiropas Savienības lauku attīstības programmas sniegtās iespējas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Autoservisa vadītājs Jānis Kuļš stāsta, ka rakstot projektu pirmo reizi radās daudz jautājumu un grūtību, bet tomēr projekts iesniegts, apstiprināts un īstenots. Nekas man nebija saprotams. Tas ir tāpat, kā tevi iemet visam citā sfērā un paprasā izdarīt to. Tev ir bez mazliet tagad, jāsāk apgūt projektu rakstīšanas iemaņas. Īstenībā tas, man liekas, nav vajadzīgs. Uzņēmējiem mācīties būtu, man daudz labāk patiktu, es aizēju, kur ir birojas, kurš raksta, es pasaku vēlmes, ko es gribu redzēt. Kur ir maksa, pat tas izmaksā tik, un es viņu saņemu gatavu un pilnvērtīgu. Man tas būtu saprotamāk. Bet rakstījām, uztaisījām, iesniedzām, pat apstiprināja, un kur ir viņš. Autoservis darbojas jau 16 gadus un soli pa solim pamazām turpina attīstību. Ar līderu līdzfinansējumu izdevies izveidot tirdzniecības un klientu apkalpošanas zāli. Savukārt pirms zāles izveides te atradās riepu noliktava, kas tagad ieguvusi modernu un gaumīgu izskatu. Kādreiz šeit bija, kad senos laikos te bija leduskapja telpa, nebija nekādu logu, nebija grīdas, kā klona betona grīda bija. Principā paneļi sienas, paneļi pārsegums. Viss tumša, bez logiem, bez durvīm. Vienas durvis ieja. Tad, kad mēs viņu kādreiz iegādāmies, šo telpu izmantojam kā noliktavu. Šeit bija principā riepu noliktava galvenā. Varēja satilpināt kaut kādās 700 riepas. Bet bija tā, ka 700 tāpat nepietiek. Un atkal tirdzniecības zālē šī vieta bija viena, neteikšu, ka arī viņas tagad pietiek, bet viena no labākajiem kandidātiem, jo lielākas tāpat nav. Telpas remontu uzņēmējs jau bija uzsācis pirms iesniedz projektu Balvu rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā. Bet uzzinot par iespēju saņemt līdzfinansējumu, telpu labiekārtošanu izdevās veikt krietni ātrākā laika periodā nekā tika cerēts. Tad arī pieņēmām lēmumu, ka vajadzētu šito telpu pamazām uztaisīt par tirdzniecības telpu. Un tad padruskam pienāca logi, tad bija ielikts viens loks, bija ievilktā apkure pamazām. Bet tas nobeigums nāca tā, ka caur projektu, mēs uztaisījām projektu, un tad mēs to lietu novedām līdz tādai kā jau gatavībai. Tad papildus durvis, flīzes, tad sienu līdzināšanas, krāsošanas, iekārtie griezti, kārbas pa perimetru, elektroinstalācija un tāpēc. Autoservisa attīstībā Jānis raugās pozitīvi, jo pie uzņēmuma izaugsmes tiek strādāts visu laiku. Savukārt izmantot vai neizmantot piedāvātās iespējas jāizvērtē katram individuāli. Es jau uz to gāju pa druskam, cik jau izdodas nopelnīt gadā kaut kādu summiņu, tu viņu investē, ja izdodas, reizēm neizdodas, reizēm izdodas. Tu viņu investē, pa druskam jau uz to iet, tikai varbūt vajadzētu
Nevis gadu, bet varbūt 10, varbūt 7, mēs nezinām. Un tā. Piesaistot lauku atbalsta programmas līderfinansējumu, Balvu novadā izdevies attīstīt turisma nozari. Balvu ezera krastā īstenoti 2 līderu projekti – iegādāti ūdens katamarāni un izveidots viesunams turisma attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai Balvu novadā. Viss aizsākās ar ideju labi iekārtot privātu īpašumu. Par pašu līdzekļiem tika ierīkota pieeja ezera krastam un sakopta teritorija. Ar laiku radās vēlme piedāvāt aktīvā turisma iespējas, tāpēc tika nolēmts, ka jāstartē līderu projektu konkursā. Būtībā stāsts ir tāds, ka pašam patīk aktīva atpūta, un aktīva atpūta uz ūdens uzskatu, ka vispār ir ļoti laba doma un ļoti laba ideja. Tas pats ūdens slēpošana, wakeboards. Un, teiksim, tā 12. gadā, 2012. bija tāda doma, kad vajadzētu kaut ko arī izdarīt, kaut ko izveidot balvos, jo principā tādu iespēju balvos nebija uz to brīdi nekādu. Un konkrēti tika uzrakstīts projekts par katamarānu iegādi, ūdens velosipēdu un glābšanas vestu, ko var izmantot, teiksim, gan pieaugušie, gan bērni, pusauģi un principā pat zīdaiņus var vizināt. Projekts par katamarānu nomu tika īstenots 2012. gadā, un kā norāda teritorijas saimnieks, to izmantošana ir svārstīga, kas atkarīga no laika apstākļiem. Šajā gadā saistībā ar laika apstākļiem, kad vasarā mums ļoti slikta bija, tad ir tāds diezgan pavaišs apmeklējums, jo vējš un lietus nav īpaši labs. Bet 2014. gada vasarā ļoti aktīvi tika izmantoti, teiksim, principā, iedzīvotāji izmantoja katru dienu gandrīz vai. Nedēļas nogalēs visas principā un arī ļoti bieži apmeklēja. Gan bērnus vizināja, gan paši vizinājās, atpūtās. Otrs projekts par viesunama izveidi arī tika iesniegts 2012. gadā, bet nepietiekama finansējuma dēļ projekts neguva atbalstu, taču mācoties no kļūdām, projektu uzlaboja un iesniedza atkārtoti. Par līderu finansējumu, tā kā pirmā gadā netika atbalstīts projekts, tā kā es uzsāku par personīgiem līdzekļiem pats visu darīt, es izbūvēju, teiksim, sienas, tika pārēs uzlietas, vecā guļbova tika nojaukta, un tad, kad, teiksim, nākošā gadā es sniedzu jau projektu, tad izvērtējot to, ka es pats esmu uzsācis, jau es uzskatu, ka tika atbalstīts un tika ar līderu projektu pamatojoties, tika izbūvēta visi iekšdarbi, izbūvēta kanalizācija, ārā labierīcības un jumta darbi. Viesunams tika būvēts uz vecās ēkas pamatiem, no jauna izveidota būves konstrukcija, kanalizācija un veikt iekšējo telpu apdares darbi. Savukārt projekta rakstīšana lielas grūtības nesagādāja, jo Ivars konsultējās gan Balvu rajona partnerībā, gan citos informatīvos semināros. Viņa secinājums ir tāds, ka tikai darot un mācoties no kļūdām, iespējams sasniegt mērķus. Izdomāju, teiksim, ka vajag kaut ko tādu uzsākt, kaut ko darīt. Un, teiksim, uz vecās ēkas pamatiem, kas ir 39. gada, tad bija doma, kad viņi ir tuvu pie ezera un tādā veidā domā, teiksim, visu rekonstruēt, pārtaisīt, nojaukt. Projektu rakstīšanā bija tā, kad es sniedzu projektu pirmo reizi, es biju, teiksim, palīdzēju Balvu partnerībās, palīdzēja informatīvās dienas un arī, teiksim, paši Balvu partnerību darbinieki daudz sniedza konsultācijas. Bet pēc tam, teiksim, nākošā reize, kad es rakstīju projektu, kas pirmoreiz netika atbalstīts, tad es sapratu daudz iepriekšējās kļūdas, teiksim, kas jau izvērtējot tos, ka tika realizēts, teiksim, katamarānu projekts, tad sapratu daudz kļūdas, kas tika pieļautas iepriekšējā projektā, kas, teiksim, jau nepareizi varbūt tur bija. Teiksim tā, īpašās grūtības nesagādāja, vienkārši jādara. Savukārt nākotnē Ivars plāno labi iekārtot viesunama teritoriju, izmantojot savus līdzekļus, bet ja būs iespēja pieteikties līderu programmas līdzfinansējumam nākamajā plānošanas periodā, noteiktu iespēju garām nelaidīs. Tālāk dodamies uz Viļakas novadu, kur izmantojot līderu sniegto atbalstu, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai papildināts frizētavas un skaistumkopšanas salona pakalpojumu klāsts. Vajadzēja attīstīties kaut kā, paplašināt pakalpojumu un uzlabot esošo pakalpojumu, tāpēc radās izdevība un rakstījām projektu. Tātad realizēt līderu projektu mēs iegādājāmies 2 meistara krēslus, tad matu žāvētāju, friziera ratiņus, pedikīra, manikīra aparāts, kas blakus telpā, un LED lampu. Tātad nagu lakas žāvēšanai tā, ja vienkāršāk runāt.
Uzņēmums darbojas nedaudz ilgāk kā gadu. Salona vadītāja atklāja, ka grūtākais bija atrast piemērotas telpas, kur sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, kā arī vēl joprojām lielākā problēma ir jaunu darbinieku iesaisti uzņēmumā. Telpas arī bija vislielākā problēma. Mēs ļoti ilgi meklējām, un tad agrāk šeit bija ģimenes ārsts. Un tieši ģimenes ārsts atbrīvo telpas. Mēs gājām runāt ar vadību, un viņi mums atļāva. Un tāpēc mēs šeit esam iekārtojuši, mēs maksājam īres naudu, un mēs šeit dzīvojamies. Līderu līdzfinansējuma iegūšana ir liels iegūms uzņēmuma attīstībā un kvalitātes uzlabošanā, jo bez tā vēl ilgi nebūtu iespējams iegūt nepieciešamās iekārtas. Nav tik daudz klientu, lai mēs to naudu tik ātri atpelnītu, ko esam ieguldījuši. Tāpēc projekts bija nepieciešams vismaz daļu finansēt un atslogot. Šajās telpās tiek rīkoti arī dažādi izglītojoši un informatīvi pasākumi saistībā ar skaistumkopšanu, un, kā atklāja Līna, viņa cer uz lielāku iedzīvotāju iesaisti pasākumos. Savukārt ar projekta rakstīšanu gājas visādi, taču kā vienu no būtiskākajām lietām projekta rakstīšanā ir projekta izmaiņu saskaņošana ar visām iesaistītajām pusēm, ja tādas radušās realizācijas gaitā. Īstenībā projekta laikā veicu izmaiņas. Negāja tā, kā gribētos un kā bija ieplānots sākumā, bet atļāva veikt izmaiņas un bija pretīm nākoši. Un īstenībā gāja visādies un bija raudāšana un gribējās visu vispār atstāt, nolikt malā, priekš kam tas ir vajadzīgs. Bet šobrīd liekas, kāpēc es pārdzīvoju un kāpēc es vispār visu dzīvi sarežģīju, ka tas nebija nemaz tik grūti. Turpinājumā dodamies uz Viļakas novada Šķilbēnu pagastu. Šeit viesojamies pie mājražotājas Ineses Matisānes. Viņas mājas virtuvē top dažādas gaļas un desas produkti. Palielinot produkcijas apjomus, radās nepieciešamība pēc papildus iekārtām, kas atvieglo darbu ar gaļas produktu ražošanu un to uzglabāšanu. Tāpēc viņa pieteicās līderu programmas atbalstam. Mēs iegādājāmies leduskapi 1400 litrus, lai varētu vairāk produkcijas ievietot gan gatavojot, tāpēc, kad arī mums apjoma ražošanas palielinājās. Un trūka vietas, kur likt, tad mums bija mazais leduskapis, un tagad mums ir lielāks. Mēs tur varam stipri vairāk salikt iekšā. Tad mēs iegādājāmies arī gastronazīti, lai, teiksim tā, ka kādreiz braukt uz prezentācijām, lai varētu skaisti gaļiņu šķēlītēs sagriezt. Un var regulēt gan biezumu, gan no plānākām līdz biezākām. Un tad līdz ar to arī iegādājāmies vakuma tādu aparātu, kas to gaļiņu var smuki salikt speciālās tādās paciņās un ar vakumu aiztaisat ciet smuki un var marķējums salikt. Un tas tāds arī, lai uzlabotu kvalitāti, lai pagarinātu derīgumu termiņu, jo tā arī citreiz ir skaistāk, kad tur saliek tā smuki pa šķēlītēm gaļiņu iekšā. Un tad mums vēl tāds aparātiņš ir, viņš skaitās tā kā dehidrators vai kā kaltēt, tur var kaltēt gaļu. Mēs tur tieši kaltējam gaļu, tur it kā var visu ko, bet mēs tieši priekš gaļas kaltēšanas. Tāpat tika iegādāta arī lielāka gaļas mašīna, jo ar mazo vairs nevarēja nodrošināt pieprasījuma apjomus. Inese teica, ka ar līderu sniegto atbalstu un produkcijas apjoma palielināšanu izdevies radīt darba vietas 3 cilvēkiem. Savukārt atceroties, kā nācies rakstīt projektu, viņa uzsver, ka ar tām zināšanām, kas ir tagad, projektu uzrakstīt būtu daudz vienkāršāk. Man laikam bija grūti, man pirmais projekts, un tad īstenībā bija ļoti daudz neskaidrības, un ļoti daudz, bet, kā saka, tie koordinātori visi bija ļoti pretimnākoši meitenes, un visu pastāstīja, kur kas, bet, kļūdas bija daudz, un vairākas reizes nācās visu kaut ko tik pievienot un labot, bet, tā pieredze ir labi bijusi. Es domāju, ja vēl būtu kāds projekts jāraksta, tad jau, es domāju, tas otrs jau tā kā veiksmīgāk jau rakstītos. Pašlaik produkcija tiek ražota dzīvoklī, savukārt gaļu un desu kūpināšana notiek netālu esošajā privātīpašumā, kur viņas ģimene būvē māju. Te ir 2 dzīvokļi, un tad sanāk, ka mēs vienu virtuvīti atsevišķi mums tieši ir mājražošanai, un tur tas viss arī notiek. Un pēc tam tad mēs visu vedam uz žāvētavu, tur tā kā žāvēšanas process notiek.
Ar to arī raidījums ir noslēdzies, un tiekamies jau nākamajā reizē, kad stāstīsim par citiem Eiropas lauksaimniecības fonda līderu programmas atbalstu guvušiem projektiem uzņēmējdarbības jomā Balvu rajona partnerības teritorijā.